un atbalstu skolēniem ar neiegūtu pamatizglītību. Vēl pašvaldību ieskatā nozīmīgas problēmas ir arī mācību līdzekļu trūkums, bērnu lasīt prasme un birokrātija izglītībā. Un, protams, tiks pārunāta arī gatavošanās skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Un starp citu, biļešu tirdzniecību uz skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem turpinās, un šodien no 10:10 internetā varēs iegādāties biļetes uz noslēguma koncertu un tā ģenerāla mēģinājumu Meža parka lielajā aizstrādē. Vakardienas pieredze rāda, ka pieprasījums pēc biļetēm ir liels, uz galvenajiem deju koncertiem tās tika izķertas pirmās stundas laikā. Taču svētku organizatori, protams, kārtējo reizi vērš uzmanību, ka plānot arī vairāki bezmaksas pasākumi un svētku programma, kur tad ar tiem var iepazīties pieejama mājaslapā nāc.gave.lv. Bet pie Bābelīša glābšanas stacijas šodien tiks svinīgi pacelts zilais karogs. Šajā peldvietā tas plīvos jau otro reizi, un, lai to saņemtu, peldvietai jāatbilst 33 dažādām prasībām, kas saistītas ar ūdens kvalitāti, pludmales servisu un apsaimniekošanu, kā arī veselu virkni drošības, vides informācijas un izglītības kritēriju. Rīgā zilais karogs šovasar plīvos vēl 2 peldvietās, Vecāķos un Vakarbuļos, bet Latvijā kopumā 13 peldvietās un 1 jahtu ostā. Un vēl Latvijas vides organizāciju apvienība Zaļais barometrs rīko pirmsvēlēšanu debates, kurās aicina kandidātus diskutēt par vides, dabas un klimata jautājumiem. Pasākumu sērijā ar nosaukumu Zaļais grils plānots noskaidrot, kādas ir partiju ieceres dabas daudzveidības, klimata politikas un ilgtspējīgas resursu pārvaldības jomās katrā reģionā. Un šodien Zaļais barometrs pievērsīsies Cēsim, rīt Rīgai, bet sēriju noslēgs diskusija Liepājā 4. jūnijā. Es par tiem dziesmu svētkiem un deju svētkiem aizdomājos. Protams, no vienas puses mums ir tik patīkami to ziņu pavēstīt skatītājiem, ka notiek šī biļešu tirdzniecība, no otras puses tā milzīga ažiotāža, un pēc tam redzēt šos vecāku video, kas nav ieguvuši biļetes uz šiem svētkiem. Es tev izstāstīšu vienu konkrētu piemēru, piemēram, Igaunijā. Šogad ir lielie dziesmu svētki, un joprojām var nopirkt biļetes gan uz noslēguma koncertu. Ja? Cenas ir 9 vai 11 eiro, ažiotāža nav, cilvēki sēdēs plediņos, es arī nopirku. Es tieši domāju, viņiem lielākā pļavātas notiek. Viņiem estādi ir faktiski tāda pati, man pat vizuāli šeit, ka viņi ir krietnī mazāk nekā mūsējā, ja? Bet es nezinu, aizbraukšu paskatīties to pieredzi, un manuprāt, mums Latvijā ir ārkārtīgi iztrūkuši šī diskusija par to, kas ir mākslinieckā kvalitāte, kas ir tradīcijas turpināšana, un izpaliek, tā kā es pats tajā visā esmu ļoti aktīvi iekšā, man patīk svētku tradīcija, man patīk arī mākslinieckā kvalitāte, bet diskusija jābūt noteikti. Jā, tā kā tu vari vēlreiz mēģināt to rosināt, pilnīgi noteikti. 57 minūtes mums ir līdzās. Jā, nu tagad pievērsīsimies laikapstākļiem. Jā, laikapstākļiem vakar pēcpusdienā Šveices dienvidos ciematā Blatenā notika ledāja nogruvums. Var teikt, šis ciemats, kurā dzīvo aptuveni 300 iedzīvotāji, dažu minūšu laikā pārklājās ar putekļu, dubļu un akmeņu mākoni. Lielākā daļa ciemata ir izpostīta, iznīcināta. Labā ziņa ir tā, ka jau pirms dažām dienām iedzīvotāji tika brīdināti par to, ka šāda situācija varētu būt un attīstīties. Arī tika evakuēti, tāpat arī mājdzīvnieki tika evakuēti. Diemžēl ziņas liecina, ka viens cilvēks tomēr ir gājis bojā. Un jā, tātad pirmajos video kadros varēja redzēt, kā šī ciemata iela izskatījās pirms nogrūma un kāda tā izskatās šobrīd. Ārprāts, traki, jā. Jā, par laikapstākļiem, kādi Latvijā gaidāmi, tad šorīt Latvijā debesis daudz viet ir apmākušās, valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos šobrīd līst, bet rīts ir silts, gaisa temperatūra no 11 līdz 13 grādiem. Diena lielākoties būs mākoņaina, vien brīžiem debesis skaidrosies un daudz viet ir gaidāmas lietus. Turklāt dienas gaitā stiprāk līs valsts austrumos, Vidzemē un arī Latgalē, kur ir gaidāms arī pērkona negaiss. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 18, 20, 21 grādam, nedaudz vēsāks būs Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 12, 16 grādi. Bet tā kā jau aizvadītajā naktī valsts austrumos liet, tad šobrīd Madonas novērojuma stacijā ir pārsniegts trīskārtīgi, pat pārsniegts maija mēneša kopējais nokrišņu daudzums. Tur kopējais nokrišņu daudzums sasniedzis vairāk kā 170 mm.
Norma ir 57,1. Turklāt šodien nokrišņi vēl turpināsies, kas nozīmē, ka arī tātad kopējais nokrišņu daudzums Madonas novērojuma stacijā palielināsies. Un valsts austrumos jau iepriekš nokrišņu ir bijis daudz, un tur zemākās vietas ir aplūdušas, un joprojām saglabāsies arī mitras. Rīgā rīts ir mākoņains, šobrīd gan nokrišņu nav, bet dienas gaitā brīžiem ir gaidāms arī nelielas lietus. Rīgā gaisa temperatūra pat labam ap 13 grādiem, dienā līdz 17, 19. Vēl īsti par to, kādu laikapstākļi gaidāmi brīvdienās. Tad gan piekdien, gan arī sestdien mākoņu būs visai daudz, un daudz viet ir gaidāmi arī nokrišņi. Turklāt piekdien vietām valsts austrumos iespējams arī pērkona negaisa nakts stundās, it īpaši tuvākajā diennaktī Kurzemē debesīm skaidrojoties gaisa sadisīs līdz +4 grādiem, citviet tas būs robežās no 7 līdz 13. Un diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra svārstīsies no 12 līdz 15, vietām 20 grādiem. Pareizlaiks 7.